šī ir jaunā schēma, kur strādā. Tev no sākuma zvana par kaut kādu skaitītāju nomaiņu, tad zvana policija par to, ka tu esi nodevis savus datus krāpniekiem, tad iesaistās bankas drošības dienests, informējot, ka nekavējoties nauda jāņem ārā no bankas, lai to pasargātu, jo krāpniekiem ir zinātami visi tavi dati. Tad iesaistās arī centrālā banka, kura sola nosūtīt pie tevis kurjeru, kurš visu paņems un aizvedīs līdz viņu drošajiem seifiem, un tad tev tiks sastādīts tās papīrs, cik daudz tad tev tur glabājas tās vērtības dažādas, un tev pat būs atslēga tam individuālajiem seifam. Galu galā, brīdī, kad tu atdosi visas vērtības, tu sapratīsi, ka nec policija, nec bankas drošības dienests, ne centrālā banka nebija īstie. Tie visi bija krāpnieki. Tad drošākais veids, kā pasargāt sevi no šīs schēmas, ir, zini, kāds laicīgi nolikt klausulī, jo tas, ko viņi dara, viņi dzen tevi stresā, viņi steidzina. Ja nu pēkšņi tu jau esi izgājis vairākus posmus un tu jau esi sadarbībā ar bankas drošības dienestu, vienkārši atrodi oficiālajā vietnē bankas tālruņa numuru, uzvani, pieraksties uz filiāli, lai bloķē visus tavus kontus. Vai arī, ja tu vēlies iesaistīt policiju, nekāda cita veida nav, kā tikai aiziet uz iecirkni un uzrakstīt iesniegumu. Savādāk mūsu valstī nenotiek. Neviens telefoniski šādas lietas nerisina.